Oskars Cibuļskis, kurš pēc viena gada Austrijā nonāca Rīgas Dinamo paspārnē, kuras rindās aizvadīja sezonā 56 spēles, izcēlās ar 17 punktiem, Latvijas izlases pārstāvēs 2011. un 2012. gada pasaules čempionātos, bet pērndoties uz turnīru viņam liedzas savainojums. Oskars ir garderobists Nacionālajā teātrī, pieņem, atdod. Jā, pārnestā nozīmē, tie varētu būt mēteļi, bet tieši tā arī viņš laukumā ir. Pacietīgs darbs. Patīk pieslēgties uzbrukumā, kad ir iespēja. Pēdējās spēles par tā daudz nav bijis sanācis. Tagad bišķi savādāk jāspēlē izlasē, tagad mēģinam visu pielāgoties, kāds tas spēles stils, un tad jau tālāk domās, kas kā. Cibuļa arī, man liekas, viens no tādiem spēlētājiem, viens no aizsardzības balstiem izlasē, kas pie labas treneru uzticības un pie labas sportiskās formas ir neaizstājams. Too Fast, Too Furious jaunais grāmatu sen neesmu lasījis. Tagad man līdzi visu laiku izbraukumā ir, bet nav kaut kā laiks sanācis izlasīt. Kad Julijus Šuplers pameta Rīgas Dinamo, viņš Oskaru Cibuļski nosauca starp 3 labākajiem aizsargiem, kas ir bijuši pirmajās Rīgas Dinamo sezonās. Man Oskarā bez hokeja spēlēšanas patīk arī tas, ka viņam vienmēr ir viegls smaids uz lūpām, un tu nekad nevar saprast, vai Oskars arī laukumā, vai viņš smejas par to rezultātu, vai viņš smejas par pretinieku. Tāds Oskars ir, kā spēlētājs, izlasē noteikti vajadzīgs.